Samanta Tīna. Apsveicam Samantu. Mārtiņa un Kristap, nāciet arī jūs pie mums. Kāds no šiem jaunajiem kungiem pamatīs mācības, taču nebeigs noteikti savus skatuves darbību. Turpinās attīstīties, mācīties un varbūt, kas zina, arī bez šī visa kādreiz mūs iepriecinās uz lielās latviešu mūzikas skatuves. Kristap, esam vienā statusā. Rītdien rādīsim, ko mākam jā. Dziesmiņas par dzīvi uzdziedam. Un skatītāji mutes vaļa atplēšam, jo patīk dziedam un patīk dziedam mums. Mēs neizbeigsim sodam tam, ko sauc par mīlu vēlu. No agras rīta stundiņas līdz pēcpusdienai vēlu. Paldies, profesionāls, jauks, manipulatīvs priekšnesums. Skaists tēls, laba mūzika. Kā tev pašam šķiet, kas pietrūka? Un tā varētu turpināt. Nezinu. Gan jau kaut kas nepatīk skatītājiem. Atdeva varbūt lielāku vajadzēja. Nu, man kaut kā liekas, ka viss būtu bijis daudz savādāk vakar. Ja mums nebūtu ar Annu izveidojies tāds sadzīvisks konflikts, kurš acīm redzot Latvijas tautai, nav paticis. Tavā balsī dzirdu skanām to, kad man nekad nav gana. Tevi meklē roka mana ziliem zvaniem, zvanīt zvana tava atnākšana. Tu nedomāji par vokālu. Tu domāji vairāk par to, ko tu darīji un vai tu izdarīsi, ja? Bet tomēr tas vokāls palika un tu dzirdēji jau uz modulāciju, ka gāja, tad aizgāja bišķi šķīvi. To tu jūti, vai ne? Mans priekšnesums nebija tik patiesa, kādas viņi gribēja uztaisīt. Arī vokālais sniegums bija tāds, zemāks nekā vajadzēja būt. Un tāpēc noteikti skatītājiem tas nepatika un viņi nebalsoja par mani tik daudz, kā vajadzētu. Jūs esat gatavi cīnīties tātad par savu vietu? Es nezinu, vai cīnīsimies, bet esam čomi. Šā vai tā? Kurš? Tu vai Mārtiņš šovakar aizies? Ja cilvēki vēl joprojām cepsies par to mūsu neveiksmīgo atgadījumu ar Annu, tad varētu būt, kad Mārtiņš paliks. Es zinu, ka es varu izdarīt ļoti daudz uz skatuves. Man nav švaka balss, man nav švakas dotības, lai uz skatuves varētu izdarīt maksimāli. Es neesmu padevies. Manī vēl ir tik daudz enerģijas, kuru es vēlos likt uz skatuvi un parādīt sevi no labākās puses. Seksbomb, jo